Labrīt, piekdien, mēs turpinām tagad apsūdu darbiem 15. nodaļu šodien no 30. panta. Tad viņi tika aizvadīti ceļā un nonāca Antiohijā, kur viņi sapulcināja ļaudis un nodeva tiem vēstuli. Izlasījuši tie nopriecājās par iedrošinājumu. Jūda un Sīla, arī paši būdami pravieši, daudz runāja brāļiem, tos uzmudrinādami un stiprinādami. Kad viņi bija tur pavadījuši kādu laiku, brāļi viņus atlaida ar mieru atpakaļ pie tiem, kas viņus bija sūtījuši. Pāvils un Bārnaba Antiohijā visu laiku bija kopā ar citiem mācīdami un sludinādami kunga vārdu. Tagad te mēs redzam gala noslēgumu šim Jeruzalemes koncilam. Atcerieties, viņi uzrakstīja to vēstuli, tagad aizsūtīja, tagad tā vēstuli ir sasniegusi savu mērķi. Un tie, kas to dzirdēja, kas saņēma, izlasījuši, tie nopriecājās par iedrošinājumu. Tā ir tā lieta, ka šis viņus iedrošināja, stiprināja viņus ticībā, un tas ir mūsu nolūks arī. Jūda un Sīla, arī paši būdami pravieši, arī daudz runāja brāļiem, tos uzmudrinādami un stiprinādami. Tas ir mūsu uzdevums, ir mēģināt uzmudrināt, stiprināt, mierināt, iedrošināt. Tas ir, ko es esmu iecerējis ar šīm rīta lūkšanām, palīdzēt jums savienoties ar mūsu mīļo debesu tēvu, tikt stiprinātiem katru dienu savā ticībā, pamudināt jūs uz mīlestību, uz labiem darbiem, pamudināt mūs visus kopā pieaugt, tanī kungā. Mēs neviens vēl neesam sasnieguši pilnību, to tikai sasniegsim, kad tiksim debesīs. Kamēr mēs šeit ceļojam, ir svarīgi, ka mēs viens otru atbalstam, ka mēs viens otru stiprinām, ka mēs viens otru uzmudrinām, ka mēs iepriecinām un ka mēs esam nomodā viens par otru. Es katru dienu pateicos Dievam par jums, es pateicos Dievam par šīm iespējām dalīties ar jums ar Dieva svēto vārdu. Mums nekas dzīvē nav vērtīgāks kā Dieva vārds. Dievs mums ir devis savu vārdu, lai mūs stiprinātu, lai mūs iedrošinātu, lai mūs pamudinātu, arī lai mūs pārmācītu, ja mēs kādreiz noejam no ceļa. Viņš ir dāvājis mums ne tikai savu vārdu, bet savu garu, un viņš ir dāvājis mums arī mūsu garīgo ģimeni, mūsu draudzi, un ir ļoti svarīgi, ka mēs cenšamies būt aktīvi draudzē, kur mēs sanākam kopā ar māsām un brāļiem, un kur mēs viens otru varam stiprināt, izpalīdzēt, un kopā darbodamies mēs nesam Dievam godu. Pāvils un Bārnaba Antiohijā visu laiku bija kopā ar citiem, mācīdam un sludinādam kunga vārdu. Te ir tā atslēga pulcēties kopā, būt kopā ar citiem, sludināt Dieva vārdu, kopā Dievu slavēt, un tā mēs pieaugam savā ticībā. Dargais un mīļais debes Tēvs, lai gods, slava un pateicība Tev par jaunu dienu, ko Tu mums esi dāvājis, par Tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna. Paldies, kungs, ka Tu mūs tik ļoti mīli. Paldies, ka Tu esi dāvājis mums savu vārdu. Paldies, ka Tu esi dāvājis mums savu garu. Paldies, ka Tu esi dāvājis mums draudzi, ka mums ir vieta, kur mēs varam pulcēties kopā ar citiem. Paldies arī par šiem iespējām, kungs, mums katru dienu caur internetu, caur šo tehnoloģiju būt kopā šajās lūkšanās. Un Tu esi teicis, kur 2 vai 3 sanāk kopā Tavā vārdā, Tu esi viņu vidū. Un tā es izlūdzos Tavu svētību šodien, kungs, pār katru klausītāju, es pateicos par viņiem. Un Tu zini, kas ir viņu īpaši vajadzības, Tu zini, kas viņiem šodien priekšā stāv, Tu zini, kas man šodien priekšā stāv. Un tā, kungs, mēs vienkārši lūdzam, lai Tu ņem mūs pie rokas, lai Tu mūs vadi. Un, kungs, lai Tavs gars mūs stiprina, un lai mēs atspogļam Tevi visur un vienmēr, vienalga, kur mēs ejam. Tavu vārdu mudināt, mēs aizlūdzam par mūsu zemi, mēs aizlūdzam par vietu, kur mēs mītam. Mēs aizlūdzam, kungs, par mūsu vadītājiem, par tiem, kam ir atbildība pār šo zemi. Un mēs lūdzam, kungs, lai Tu dod viņiem godu prātu un gudrību un palīdz viņiem taisni un pareizi rīkoties. Mēs aizlūdzam, kungs, par vietām, kur ir nemieri, kur ir kari. Mēs lūdzam, kungs, lai tie mitās. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, apžēlojies. Tik daudzi cilvēki dzīvo bailēs, izmisumā, trūkumā, badā, ciešanās. Kungs apžēlojies, Kristus apžēlojies, Kungs apžēlojies. Bet visvairāk mēs aizlūdzam, kungs, par tam dvēselēm, kas Tevi vēl nepazīst. Ir pietiekoši slikta aiziet bojā, bet ir vēl sliktāk aiziet mūžīgā bojā. Kungs, mēs lūdzam, apžēlojies. Mēs lūdzam, lai daudzi šodien nāktu pie ticības. Mēs pateicamies par mūsu māsām un brāļiem, kas sludina Tavu vārdu. Kungs, katru, kas patiesi sludina Tavu vārdu, stiprini.
izņem ārā visas viltus praviešu un maldu mācītājas, kas atrodas baznīcās, un dod mums patiesas ganas, kas sludina tikai tavu vārdu un tavu vārdu vien. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par slimājiem, mēs aizlūdzam par bēdīgiem, mēs aizlūdzam par tiem, kam nāve tuvojās, mēs aizlūdzam, kungs, par tiem, kas piemin savus mīļos un dārgos, kam ir jāizvada mīļas cilvēks, mīļais debes Tēvs, apžēlojies un dāvā savu mieru. Nododam visu tavās rokās, mūsu ģimenes, un izlūdzamies, kungs, lai mīlestība vairojas. Mīļais debes Tēvs, uzklaus tagad, ka kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīga sektos būs atkal rītdien.